Mēs, veselie, jūs invalīdi. Mēs varam to un to, bet jūs invalīdi varat to un šito. Nē, mēs visi kopā kaut ko varam. Labvakar! Es esmu Rihards Vālons, un jūs skatāties Pārraidi kopā. Šīs dienas pārraides temats būs neparasts. Par pirmās grupas invalīdu Andri, kurš neskatoties uz savu smago invaliditāti, spēja vadīt traktoru. Mēs viņu apciemojam vienā skaistā ziemas dienā. I see wind of night be gone, this is not your domain. In the sky a bird was heard. Kad pirms 32 gadiem Sērmūkšu ģimenē piedzima puika, vecāku prieku pārsteidza ārstu uzstādītā diagnoze. Bērnam ir cerebrālā trieka. Vecāka Andra vadāja krustu šķērsu pa visu Padomju Savienību no viena ārsta pie cita. Belie the deathly silence that lay all around. Katru jaunās metodas speciālistu vecāku uzlūkoja kā dievu. Vēl šodien, atceroties pirms 30 gadiem izsapņotās cerības, Andra tēvs kļūst skumjš. Bet ārste nevarēja Andru pārveidot par to, kas viņš nebija, par veselu parastu zēnu. Kad tas kļuva skaidrs, dzīve atgriezās vecajās sliedēs. Laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow, I lay me Reiz, kad tēvs ar vecāko dēlu siena drudzī netika galā ar darbiem, Andra nosēdināja pie auto stūres. Braukšana viņam nesagādāja nekādas pūles. Zēnam toreiz bija 10 gadi. Un toreiz ne pašam, ne mājniekiem neienāca prātā doma, ka reiz braukšana ļaus viņam gan doties sabiedrībā, gan strādāt algotu darbu. Tagad Andris brauc ar traktoru, piedalās sienu vākšanā, sniega šķūrēšanā, visos darbos, kur viņa iemaņas ir noderīgas. Strādāju un vienreizēji. Šausmīgi apmierināti, kad normāli cilvēki, traktoristi nevar tik kārtīgi paveikt darbu, to, ko viņi dara. Redzēšu, ka brauks ārā traktori, viņi mazo ar to 25. Ar Belarus viņam tik labi nepatīk, jo tur ir jaunais Belarus un augstu pedālu sajūga, ja, un labo kāju. Nu, viņš brauc, vajag mums zemi strādāt, kultivēt. Viņš brauc un dara. Kopš brāļi dzīvo savu dzīvi, Andris pa mājām saimnieko divatā ar tēvu. Un, kad tēvs dodas darbā, mājas darba paliek Andrim. Arī vasarā siena gādāšana. Te neaizstājums palīgs ir traktors, saukts par 25. Ļoti daudz strādāju, visur, kur citur, ja. Vienalga, vai tā Rīga vai Jūrmala vai kur, kad ir kaut kāds darbiņš. Un tad viņš viens man paliek, un sienu taču vajag savākt, visu vajag. Un tad viņš viens pats ar 25 vālos, visu sagatavo, es vakarā ierodos, viss kārtībā. Viņš tik man parāda, kuras vālus jāņem, kuras savs ir, un mums jau daudz gotiņas bija. Pagasts priekšnieks saka, Bērziņš Werners, kad ko es darītu, viņi man nebūtu. Kas man tur palīdzētu? Te arī pagastam viņš ļoti daudz pļauj, un te es tā kā visu laiku projām salūst tas 25, ja? Grābeks vai kas, viņš atradīs, aizbrauks, saremontēs, ne jau pats, bet viņš zina. Jā, aizbrauc, uztaurē, cilvēks iznāko, kur tur vajag metināt, vai tur vajag kaut kādu krustiņu nomainīt, un viss tiek izdarīts. Braukt Andrim patīk. Turklāt nav svarīgi ar ko. Ar traktoru, ar tēvu darinātiem braucamajiem, ar vieglajām mašīnām. Pie stūras visi braucēji kļūst līdzīgi, un tas, vai šoferim ir invaliditāte vai nav, vairs nav tik būtiski. Tikko kaimiņam nopļāva zālēt, viņam 3 latiņas dod, tas mazs pleķis pretim. Viņš saka, nevajag man tos latus Liedo Fordu pabraukt. Tad kā 20 km nolaidis, un beigās laidis uz 80 bija. Automātiskā kārba,
Nu, ar šito mersīti aizbraucu uz tīrumu, kādreiz sēju, tur sēklu iekšā, ar traktoru viņu sēju. Skatos, mersītis sāk rolēt pa tīrumu. Viņš piebrauc ar ratiem klāt, iekāp iekšā, pielaiž un brauc. Nebija jāmāc viņam, pats kaut kā apgūst, teiksim, traktoru uzbūvē, to paņēmis grāmatu, te vīri šādi man kādreiz atnāca, uzdod visādus jautājumus viņam. Kā tu pastūrēsi kāpunieku? Kā viņš ar kāpuniekam ir sānsajūgs? Visu ir izmācījies, izpētījis. Lai Andrim būtu ērti pārvietoties, tēvs pats savām rokām uzkonstruējis nevienu vienbraucamo. Šitas ir viņa, tas ir viņa. Un tie divi rati viņa. Šitos Zviedru pilsonis atsūtīja, te bija ciemos pie mums, atsūtīja motoru, pārtaisījām, viss tagad viņš tās platāks, garāks ir, stabilāks ir, pa sniegiem paši redzēja, kā viņš iet smuki. Šodien mīksts sniegs ir, ja? Un tāpat tiek cauri. Šito mēs nopirkām te, visādi brīnumi jau bija, daudz naudiņu vajadzēja, bet nopirkām. Galvenais agregāts, ar ko es naudiņu pelnu, puikas. Un galvenais, ka patīk strādāt. Ar šo, piemēram, var ērti uzveikt kupenes un notīrīt ceļu. Var piepelnīties kādu darbu pagastā izdarot. Var aizbraukt uz tuvākajiem veikaliem. Tur Andri pazīst, un viņam ierodoties, pārdevēji tūlīt iznāk ārā apjautāties, kas šoreiz vajadzīgs. Gabalā, ja? Šitādas te. Un tad ir šitādas te 62 centimetri, bet tas ir gabalā 62, ja? Vēl šitādi divas vajadzēs. Viss, ja? Un ko vēl? Konfekšu kastīti, ja? Lai kur arī Andris ar savu braucamo nedotos, viņam vienmēr līdzās ir suns. Suns ir viņa uzticības persona un kompānija. Bet, ja domājat, ka ar to Andra interesi par sabiedrību aprobežojas, jūs alojaties. Viņš ir kaislīgs radioklausītājs un kopš pirmā numura cītīgs dienas lasītājs. Viņu interesē viss, kas notiek Latvijā politikā, ekonomikā, kultūrā, un ja viņš varētu pastāstīt, ko domā to visu lasīdams, mēs droši vien izdzirdētu patstāvīgi interesantu viedokli par notikumiem un cilvēkiem. Jau vairākus gadus Andri par savējo dēvē ar invalīdu un viņa draugu apvienību Apērons. Viņš klāt bija arī šoruden Rīgā notikušajā akcijā, kuru mudināja šoferis nenovietot savus auto invalīdiem paredzētajās stāvvietās. Varbūt tādēļ, ka viņš ir atsaucīgs un labsirdīgs cilvēks, arī viņš allažos var cerēt uz palīdzību vajadzības gadījumā. Tas ir dabiski, tas nav samākslot, pat bērni paiesot, ja viņš apstāsies, piepalīdzēs kaut ko un tāpat sniegs palīdzīgu roku. Ja, teiksim, paps nav mājās, tad viņš aizbrauc, viņam tur visi palīdz, teiksim, benzīnu ieliet vai tur kaut kas notiek traktoram vai kā, ja, un vasarā ļoti bieži, tā kā viņš aizbrauc, viņam, teiksim, benzīns aptrūkstās, ja. Tad ir divi tādi puikas, kas atskrien uz mājām, paņem kanniņu, aizskrien un visu izdara. Tā kā atsaucīgi te ir. Tēvs Andri saprot no skatiena vien un saprot arī to, ko vārdiem nemaz nevar izstāstīt. Tagad tā bēdīga mamma nav vairs. Kad divi mēs te cīnāmies un dzīvojam, reizē mēs iedomājamies tā kā cietumā. Kamera, man ir kamera, viņam kamera. Es atnāku, man jau gotiņas arī jāslauc ir un tur kūti jāņemās mazliet ir. Atnāku mājā, iztaisēju žigli un parunājamies, reizēm viņam kaut kāds raidījums kopā vai kas tas ir, ja? Un tad nav kad parunāt man ar viņu. Es nogurstu ar jau 5 agrāk ceļos, es eju savā istabā, viņš savā un vakar es tā aizdomājos tā kā cietumā katram sava krātiņš. Un dzīvojam divu vienu. Nevar vienu atstāt, es nervozēju, tad maz Rīgu jāskan atpakaļ. Viņš jau tāds, kāds viņš ir, viņš to, ko izdomās, to viņš darīs. Un darīs tā, kā viņš gribēs. Laiks iemācījis mainnieks pieņemt Andri tādu, kāds viņš ir, un visiem pārējiem saprast, ka invaliditāte nav šķērslis cilvēku spējām un talantam. Jā, šis vārds nav pārspīlējums.
Andri interesē tehnika. Viņš to saprot un izjūt. Allažu iemītniekiem viņš ir neaizstājams konsultants satelītu šķīvju stādīšanā un noregulēšanā. Neviens ar to galā netiek tik labi kā viņš. Mārim aizvedu, es ar to Māri ņēmos 2 stundas. Un Lati domā, cik tiešām mēs tik domāsim, ka nevar tur pieregulēt to šķīvi un visu. Nu ne, braucam Andrim pakaļ. Atbraucām, viss notika, momentā. Tad ir liels talants uz tehniku. Un kaimiņiem arī, toreiz to satelītu viņi nesaprot, viņš valodas parāda, kā var ieslēgt, kurā valodā, ko vajag. In the lazy water meadow, I lay me down. All around me go. Kā jebkurš cilvēks, arī Andris ilgojas pēc sabiedrības, un darbs ir kļuvis par viņu iespēju būt sabiedrībā, izpalīdzēt kādam kaimiņam, strādāt pagastu uzkopšanā vai vienkārši iet ļaudīs. Rīt no rīta arī uz pagastu jābrauc, 8 jābūt jau tur ar traktoriņu mazo. Tīrīt tur tos, kur lielā jums lielais traktors, tur tāds stāvvietas teica un taciņas visas. Brauks un strādās puika no rīta. Viņš jau nezina, viņam traks prieks būs, ko viņam pateiks par to. Rīt tev darbā jābūt ir pagastā. Nopietni, 8 no rīta. Stāsts par Andri un viņa aizraušanos ar tehniku ir tapis pēc jūsu ierosinājuma. Mēs joprojām gaidām jūsu vēstules. Būsim kopā pēc nedēļas. Uz redzēšanos!